Jūrmala izmantojusi Valmieras saukli. Valmiera var, Jūrmala varēja, vai Valmiera varēs arī šogad? Nu, to jau rādīs laiks. Mēs vienmēr cīnāmies par uzvaru. Kas būtu jāizdara, lai Vefiņam sagādātu otro zaudējumu LBL šodien? Trešo. Pēc kārtas otro. Pēc kārtas. Nē, nu, es domāju, ka jāiemet pa 1 punktu vairāk nekā iemet viņi. Tā kā Jūrmala parādīja, ka tikai rezultatīvu spēli var Vēfa apspēlēt. Vēfs met daudz un met pietiekoši precīzi, bet Jūrmala met precīzāk. Vēfs gan jau spiedīs šovakar uz garajiem, uz Niksu smagsvaru. Ko liksiet pretī? Nu, tad jau redzēs, kaut kas jau izdomāts ir, bet, protams, ka tāda auguma kā Vēfam tāda mums nav šobrīd. Nu, tad jādomā visādas indiāņu viltības. Redzēsim, kā tas dzīvē īstenosies. Skatos, Vītols vēl joprojām ir uz soliņa, arī Ciprus, kā zināms, ar ārā pārējiem viss kārtībā, viss veseli. Nu, kā jau visi basketbolisti sezonas laikā spēlē ar mazām mikrotraumām, bet ja viņi ir uz spēli pieteikti, tad viņi gatavi iet un cīnīties. Nu, kas uz Vītolu un Ciprus attiecās, tad viņi, es domāju, būs apmēram pēc mēneša ierindā. Labi, to arī vēlēsim, tāpēc kā veiksim šogad, lai izdodās un